Ja nu ne citādi, varbūt būs ierosme piedomāt pie vēlajām vakariņām vai brokastīm jau rīt. Bet cita kampaņa, kur ilgst jau 10 gadus, šonedēļ topa 5. vietā. Raurau tas bija pirms 10 gadiem, kad tā laika premjera Eināra Repšas iedvesmots Latvijas koruptīvajiem sakariem un kukuļņēmēju apsēstajā zemē uzradās dusmīgs ērglis, kurš paziņoja bez kautrēšanās gods pār varu. Tāda ir sāga par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rašanos, kurš šonedēļ svinēja pirmo apaļo jubileju. Svinēja gan akadēmiski konferencē ar apjausmu, ka ņēmēji, devēji un schēmotāji šajā laikā ir kļuvuši rafinētāki, bet arī birojas nav palicis atbildi parādā. Prokuratūrai esot nodots teju 200 lietu pret gandrīz 5000 likuma pārkāpēju. Un kas zina, vai pēc daudziem gadiem nebūs tā, ka mēs teiksim, tas bija knab 10. jubilejas gadā, kad daudzi sāka dzīvot no plikas algas vien. Kāpēc tā? Par to 4. vietā. Ja nu jums ir gadījies nonākt rokās kādam no daudzajiem izcilajiem Latvijas daktariem un būt viņiem pateicīgam par to, ka vispār esat dzīvs, nesadomājiet pateikties ar korņaciņu, medus burciņu vai nedod Dievs kādu Latvijas bankas drukas darbu. Tā vietā draudzīgs uzsitiens pa plecu un nevērīgs paldies, dakter. Knab plāno laust gadu desmitiem seno tradīciju. Pateicība ārstam var kļūt par realitāti vēl pirms jaunā gada, un tie, kas gribēs vārdu paldies kaut kā materializēt, riskē nonākt slimnīcā atkārtot, šoreiz Centrāla cietumā. Kristīna Ozolniece pētīja, kā plānots ķert pateicīgos pacientus un vai dakteri ir gatavi ziņot iestādēm. Un kurš noteiks, kas ir sirsnība, bet kas kukulis? Un vai solis pretim absolūtiem godīgumam dubļos nesamīs pēdējās savstarpējo attiecību paliekas? Ja gribi dzīvot, maksā. Šis nekur nerakstītais, tomēr visiem labi zināmais likums, kas padomju laikos valdīja medicīnas nozarē, savu nozīmi nav zaudējis arī šodien. Labi, ja problēmas nav akūtas un var pagaidīt, nenodarot lielu kaitējumu veselībai kopumā. Daudz ļaunāk, ja jāizšķiras, cik kvalitatīvi dzīvot turpmāk, vai arī vai dzīvot vispār. Šādos gadījumos svaru kausi pašsaprotami nosveras par labu veselībai, un cilvēki gatavi pat piemaksāt ar uzviju, lai būtu droši, ka mediķis palīdzēs. Mediķu un pacientu savstarpējās naudas attiecības jau no padomju laikiem bijušas baltiem diegiem šūtas. Pirms 5 gadiem, kad traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valdis Zatlers kļuva par valsts prezidentu, šī problēma ieguva jaunu skanējumu. Līdz ar prezidenta pienākumu uzņemšanos Zatlers atzina, ka arī pats pieņēmis no pacientiem tā saucamās pateicības, vienlaikus piebilstot, ka pats tās nekad nav lūdzis. Lai šos jautājumus sakārtot, pirms 3 gadiem tika grozīts krimināllikums, un ārsti līdz ar citiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas nav amatpersonas, neatkarīgi no tā, vai kukuli pieprasījuši vai tikai pieņēmuši bez prasīšanas, kļuva krimināli sodāmi. Tagad likumdevējs nolēms sakārtot arī otras puses. Tas ir pacientu atbildība par aploksņu un cita veida materiāla labuma došanu. Pagaidām krimināla likuma grozījumi izskatīti 2. lasījumā un sagaidāms, ka līdz Ziemassvētkiem Saeimā tie tiks izskatīti arī 3. galīgajā lasījumā. Cilvēki par šo tēmu ir nerunīgi. Saka, pašam nāksies pie daktera atgriezties, tāpēc labāk nestāstīt. Dāļi samā ķidāla когда-то. Devām. Es esmu devusi un radinieki ir devuši visi. Vajadzēja pātrināt operāciju, citādi būtu jāgaida gadiem. Vai arī viss process pātrinās. Kaut kā atrodas logi un izdodas veikt operāciju agrāk. Mēs tur gājām sirds operāciju, taču daudz jau tur cilvēku. Un teicu, vienkārši dakters izdara tik, cik viņš var izdarīt. Ko tev labāk izdarīs, ja tu viņam samaksāsi. Un tā bija. Un cilvēki paklausīja arī, gan iedeva to naudiņu. Bet citi bija gatavi dot? Nu jā, viņam vienkārši pirmo reizi, kad saskaras ar tādām nopietnām problēmām, tad domāja, ka varbūt ka vajag, un tad viens otram prasīja. Piemēram, manai draudzenei bija operācija. Viņa jūta sāpes vēderā un ārsti nolēma, ka tas ir apendicīts. Atklājās, ka pie vainas nebija apendicīts, bet operācija bija tik neveiksmīga, ka nācās izoperēt vienu nieri. Bet to naudu, ko paņēma, neatdeva. Tie bija 200 lati. Pensionāram tā jau ir pieklājīga summa. Savukārt citi kautrīgi atzīst, ka naudu daktariem devuši paši, aiz labas sirds un pateicības, dažs cerībā uz laipnāku vārdu. Man neviens nav prasījis, es pat esmu tā gribējis darīt. Grāmatu es esmu devusi. Jā, grāmatu. Bet tā kā naudiņas? Arī naudiņas. Iekšā grāmatā. Es esmu mēģinājis tām medmāsām tur pa 2 latiņu iedot, viņa nē, ar varu pat nepaņem. Nu. Es personīgi, es esmu puķis, pasniedz, jā, nu tā.
varbūt arī medus burciņu kādreiz. Bet tas jau viss bija pēc tam. Tomēr jaunie grozījumi krimināla likumā nenošķirs gadījumus pirms un pēc medicīniskām manipulācijām. Tas nozīmē, ka nauda aploksnē, kā arī jebkuras citas materiālas vērtības un mantiska vai citāda rakstura labumu, ko pacients piedāvātu ārstam, gan pirms, gan pēc operācijas, tiktu uzskatīti par iespējamu kukuļošanu. Jāpiebilst, ka likumā nav skaidru norāžu uz to, vai pie materiālajām vērtībām pieskaitāmi arī ziedi, konfektes un alkoholiski dzērieni. Patlaban likuma rakstīts, ka ja otrā puse nepieņem, tad ir tikai mēģinājums, noziegums līdz galam nav izdarīts. Mēs uzskatām, ka situācija ir jālabo, un ja kāda persona tieši dot naudu vai kādus citus labumus, viņa savu darbību ir izdarījusi, un līdz ar to viņa ir jāatbild par izdarīto. Pagaidām gan nav skaidrs, kādā veidā iecerēts vainīgos pieķert. Tautas kalpi cer, ka par pacientu negodprātību ziņotu paši mediķi. Ikvienam cilvēkam, kurš konstatē, ka kāda cita persona izdara pārkāpumu, ir jāziņo par izdarīto. Tad nedrīkst ņemt un ir jāziņo. Tikmēr pacientu tiesība eksperti šos likuma grozījumus uzskata par bezjēdzīgiem. Solvita Olsena vairākus gadus nodarbojusies ar pacientu tiesību aizstāvību un pati zina stāstīt gadījumus, kad ārsti klāji izspieduši naudu no pacientiem. Kad brauc vecmāmiņa ar mazbērnu pie ārsta uz konsultāciju, ārsts ir noteicis, ka viņiem ir jābūt iestādē ļoti agri, 8:00 viņi no laukiem atbrauc, sēž un gaida. Ārsts atnāk, viņi piesakās, ka viņi ir atnākuši, un ārsts saka, jā, sēžiet, gaidiet. Tā ārsts ik pa laikam nostaigā garām šiem gaidošiem pacientiem un nesauc viņus kabinetā, jā, gaidiet. Paiet vairāk kā 4 stundas, un tad vecmāmiņa redz, ka vienkārši viņiem nepievērš uzmanību, ka nav runa, ka tur ir kaut kas ir aizņemts vai kaut kādā veidā ir kādas citas problēmas, bet vienkārši viņi tiek ignorēti. Un tad vecmāmiņa izlem, ka vajadzētu iemaksāt ārstam kukuli, jo viņi arī to izdara. Un tūlīt pēc tam, kad tas ir izdarīts, arī ārsts šo tad pieņem pacientu un konsultē. Šādos gadījumos ārsta vainu pierādīt būtu praktiski neiespējama, un visa atbildība par kukuļu došanu gultos uz pacienta pleciem. Pēdējos gados aktuāli kļuvusi tieši šāda naudas izspiešana, kad kukuli atklāti nepieprasa, bet slimnieku vienkārši ignorē. Latvijā ir milzīgs skaits pacientu, kuri nevar saņemt laikā nepieciešamos dzīvības glābšanas pakalpojumus. Un ja cilvēkam ir jāizvēlās, vai viņam glābt dzīvību, vai būtiski neapdraudēt savu veselību, tad tas ir līdzīgi, tas ir jāvērtē kā izmisuma solis. Un solīt cilvēkus, kuri ir ārkārtīgi nelaimīgi un izmisīgi, un kuriem nav citu iespēju, viņiem nav naudas, viņiem nav iespēja arī ārstēties, piemēram, ārzemēs. Manuprāt, situācijā, kas ir Latvijā, tad tas nebūtu ētiski. Paši iedzīvotāji pateicību došanā ārstiem pēc palīdzības saņemšanas neko sliktu nesaskata un pasmaida par to, kā kukuļotājs grasās izķert. Tāpat arī daļa ārstu. Vai jūs viņu var noķert? Es tikpat labi arī koku sprauga arī un pateikt, doktori, aiziet paņemt tur. Nē, tas ir garām. Tad visa Latvija, kam vajag pie doktora krimināla nozieguma, noziedznieki. Viss. Ja pacients dot labprātīgi, tā ir viņa darīšana. Kādreiz ir tā, ka tur atstāja kaut ko un pateicībā lielā. Un reizēm gribās dzīt projām, vai ne, to pacientu. Bet reizēm atnes vadīt uz zeķu pāri. Kā var tādu vecu cilvēku aiziet, vai ne? Man tāda nērti. Tikai retais ārsts atzīst, ka gaitiņos un kabinetos ārstu uzpirkšana nododot aploksnes tiešām notiek. Kādreiz, kad cilvēki tiešām jūtas varbūt iespējams netik pārlieku pateicīgi, cik viņi mēģina to naudu piedāvāt kā tādu apdrošināšanu par to, ka viņi saņems labāku attieksmi vai saņems varbūt pat veiksmi. Iespējams, tur, kur ir lielākas likmes, dzīvot vai nedzīvot, cik ilgi dzīvot, cik kvalitatīvi dzīvot manam bērnam, maniem tuviniekiem, vai varbūt tomēr ne. Kardiologs Andrejs Ērglis apšaubīja jauno krimināla likuma grozījumu jēgu. Vienalga puķes, šokolāde, alkohola pudele vai pat nauda aploksnē, ja vien šīs dāvanas tiek pasniegtas pēc palīdzības saņemšanas, ir pieļaujams.
Es domāju, ka tā tomēr ir cilvēka brīva griba, izņemot gadījumus, kuriem es esmu kategoriski pret un kurus es uzskatu, ka tiešām ir obligāti jādala. Tas ir tad, ja šī nauda tiek vienā vai otrā veidā izspiesta. Viņš arī apšauba to, vai ārsti būtu gatavi ziņot par pacientiem kukuļdevējiem. Ja šis cilvēks varbūt nav pietiekami apzinīgs un viņš mēģina dot to naudu tam ārstam, tad, manuprāt, vienkārši tam ārstam ir jāpaskaidro, ka tas nav iespējams. Viņam vienkārši šī nauda nav jāņem, vai viņam ir jāziņo. Es atvainojos, es noteikti neziņotu. No LNT ziņu sastaptajiem ārstiem tikai medmāsas anestezioloģis atzina, ka pacientu sodīšana būtu solis pareizajā virzienā. Galu galā viņas pacientus sastop vienīgi uz operāciju gultas, un tad neviens naudu kabatās vairs nebāžot. Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas mediķi atteicās komentēt krimināla likuma grozījumus. Tāpat arī bijušais valsts prezidents un ārsts Valdis Zatlers, kas savulaik pats solīja pielikt visas pūles aploksņu problēmas izskaušanai ārstniecības iestāžu gaitiņos. Es negribu komentēt neko, kas attiecās uz medicīnu šobrīd. Pat labāk iesniegtajos krimināla likuma grozījumos par pateicību došanu ārstiem un citiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas nav valsts amatpersonas, paredzētie sodi ir piespiedu darbs, naudas sods vai īslaicīga brīvības atņemšana. Ja kukuļdošana notikusi lielos apmēros, tad iecerētu sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem. Kristīna Ozolniece, Valdis Auzāns, LNT. Un joki ir mazi, jo jau šobrīd knabi sāktas 18 krimināllietas par noziedzīgiem nodarījumiem veselības aprūpes jomā, un vairākas no tām ir saistītas tieši ar kukuļu došanu. Bet 3. vietā par skandālu ar lieliem maksājumiem.